Šobrīd atrodamies pie daudzdzīvokļu dzīvokļu mājas Ausekļa prospektā 2A, kur tiek veikta ikgadējā siltummezglu apkope. Ikgadējā siltummezglu apkope šobrīd mums rindas kārtībā norit visās daudzdzīvokļu dzīvokļu mājās Ogres pilsētā. Tā aizņem aptuveni 4 līdz 6 stundas. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo tas palīdz monitorēt esošo siltummezglu stāvokli. Tad šī procesa laikā uzņēmums veic karstūdens siltummaiņas skalošanu, kas ir ļoti būtiska lieta, monitorē esošā siltummezgla tehnisko stāvokli. Mums ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kāds ir esošais tehniskais stāvoklis, lai mēs varētu plānot laicīgi remontdarbus un lai ziemas periodā pēkšņi nerodās kaut kādas neparedzētas avārijas. Daudzdzīvokļu dzīvokļu mājā šobrīd notiek arī iekšējā inženieru tīklu remonta. Šī māja vispār izceļas ar to, ka ļoti tā pragmatiski un ilgtermiņā plāno daudzus darbus. Šeit ir nomainīts gandrīz viss karstā, augstā ūdens recirkulācijas caurules. Karstā ūdens, visa recirkulācijas sistēma, visu lietus notekūdeņu sistēma nomainīta ir no bēniņiem līdz pagrabstāvu ievadiem un arī guļvads. Varētu teikt, ka ļoti pragmatiski ilgtermiņā plānot darbi, kas arī atvieglo gan pārvaldīšanas darbus, gan arī, dažādu veidu novērš kaut kādas avārijas riskus ilgtermiņā.